Ja tu esi izveidojis Canva platformā kādu vizuālo noformējumu, vai projektu, vai prezentāciju, iespējams, mājaslapu vai kādu video rullīti, un tu vēlies padalīties ar kādu personu vai ielikt cita profilā, tad skaties, kā to izdarīt Canvā. Pats pirmais ir, tev jābūt izveidotam vizuālajam noformējumam. Tālāk ir, ja tu vēlies dalīties ar šo noformējumu ar kādu citu, ar vadītāju, partneri, kolēģi vai kādu citu personu, tad nākamais solis ir augšā labajā stūrītī ir balta poga, share, latviski ir kopīgot, un tad tu ej zemāk un ir collaboration link, kas ir tā kā sadarbības saite, un zemāk ir anyone with this link. Ja gadījumā tev ir only you can access, tad spied uz būtiņu un izvēlēs anyone with the link. Tātad ik viens, kam ir šī saite, tagad pēdējo, ja, un var pievienoties tavam noformējumam, ik viens, kam tu sūti šo saiti. Un ir 3 opcijas. Tātad šī persona, kuram tu nosūtīsi saiti, varēs tikai apskatīt. Un apskatīt var ik viens, kuram pat nav Canva profils. Viņš tikai skatīties var. Neko vairāk viņš nevar tur darīt. Tad ir tikai komentēt, un komentēt var tam, kuram ir Canva profils. Un viņš neko vairāk nevarēs izdarīt, kā tikai skatīties un nokomentēt. Tālāk ir edit. Edit ir rediģēt. Tātad šī persona varēs rediģēt, komentēt un arī skatīties, protams. Un tad, kad viņš rediģēs savā pusē, arī mainīsies tavā pusē. Un ja tu nomainīsi kaut ko sev, jā, piemēram šādi, nomainīs, tad arī viņam nomainīsies. Jums ir sinhronizācija, jā, tā kā sinhroni. Un tādā veidā citreiz tas nav tā kā labākais risinājums. Un skaties, piemēram, tu gribi, lai šī persona arī rediģē, tad tu izvēlēs anyone with the link un can edit, jā, var rediģēt. Un tad copy link. Tālāk tu nosūti šai personai uz WhatsApp vai uz e-pastu vai Telegramu vai Instagramu, kur tu ar viņu sazinies, tur tu nosūti šo saiti. Tad, kad viņš viņu atvērs, viņam automātiski savā Canva profilā parādīsies šis noformējums. Un atkal atkārtoju, ja viņš veiks vai tu veiksi izmaiņas šajā noformējumā, automātiski abās pusēs būs korekcijas. Tāpēc es iesaku iet uz failiem, kreisajā pusē ir file un make a copy. Ja, make a copy. Vēl ir opcija dalīties arī šeit, kur ir cilvēciņi 2, ja, un plus zīmīte. Arī šādi. Un soļi ir pilnīgi tādi paši. Ja, anyone with this link, ja, izvēles pēdējo un, piemēram, view. Un copy link. Ja, šādi. Tātad tu vari dalīties arī, ja ir vienkārši noformējums, kas nav atvērts, vai nu ir atvērts, ja, šādi. Un nākamais ir, kā tu vari dalīties kā ar sagatavi. Tātad, ko tas nozīmē? Piemēram, šo sagatavi, šo noformējumu, es varu dalīties ar tevi, un es nosūtu tev saiti, un tu veic izmaiņas, un manā pusē nekas nemainās pilnībā. Un, ja es izdzēšu, tavā pusē nekas neizdzēšās. Līdz ar to, kā to visu atrast, un kā nosūtīt sagatavas saiti, un, piemēram, šo Instagram ieraksta veidni, tu gribētu izmantot sev. Ja? Un nākamais ir, kā es to varu tev nosūtīt. Tātad es eju uz share, augšā balta poga, tālāk ir ej zemāk, 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 un ir more, jeb vairāk, un tad augšā ieraksti temple, ja, temple un template link, ja, izvēlēs šo template link. Ja, tātad. Un te ir rakstīts, ka ik viens, kam ir šī saite, var izmantot šo dizainu, jeb šo noformējumu kā sagatavi, kā template. Un, ja es izdzēsīšu vai veikšu izmaiņas, tavā pusē nekas vispār nemainīsies. Vienkārši es tā kā tev iedevu šo, ņem un izmanto, un kā tu gribi, tālāk tu tajā darbojies. Un kā tad tālākie soļi ir? Tu ej uz create template link un copy. Ja, copy. Un tālāk es nosūtu tev, piemēram, šo saiti uz e-pastu. Ja, un tad, kad tu atvērsi vaļā, tu vari viņu darīt pilnīgi visu. Pilnīgi visu, ko tu gribi. Manā pusē būs tieši šādi, kā tagad viņš arī izskatās. Nu, re, un ja, piemēram,
tu esi izveidojis kādu freebiju, kas ir dāvana, bezmaksas dāvana, piemēram, kāda checkliste vai plānotājs, satura plānotājs, un tu izdomāji visu, es pārtraucu, es negribu vairāk, lai cilvēki tā kā ņem no manis šo bezmaksas dāvanu, un tas, ko tu vari izdarīt, tu vari šo linku, jā, šo saiti izdzēst. Tu atver šo sagatavi, jā, un delete template link. Jā, delete template link, un viņš tika izdzēsts ārā. Jā, šādi. Tad es padalījos ar to, kā tu vari kopīgot šos noformējumus vai kādus dizainus ar citām personām, kā var redigēt, sinhronizēt gan vienā, gan otrā pusē, un saglabājās šīs izmaiņas abās pusēs, un kā izdarīt tā, ka tavs noformējums automātiski parādās arī otrā, un viņš var veikt izmaiņas, un tavā pusē nekas nenotiek. Nekādas korekcijas no viņa puses nav. Es ļoti ceru, ka tev šis padoms noderēja, un ja tu gribi redzēt vairāk vērtīgus video, piesako manam YouTube kanālam. Tiekamies citā video!